Labvakar! Labvakar visā Latvijā, visiem mūsu konsultantiem, partneriem, mūsu klientiem un citiem faniem. Priecājos jūs atkal redzēt, priecājos, ka esat tik pulkā skaitā. Un šovakar kādu nepilnu stundiņu būšu kopā ar jums es, Agita Bergana-Bērģe. Pārunāsim gan par to, kas ir paredzēts nākošā mēneša akcijās, atgādināšu par šī mēneša vēl kaut kādām aktualitātēm un pastāstīšu arī mazliet vairāk, tā kā iedziļināšos Marijos Fabrē produktos, viņu oriģinālajās Provances ziepēs. Lūk, bet pats svarīgākais, ko es šodien gribēju izmantot savu dienesta stāvokli un publiski apsveikt mūsu mīļo Guntru, kurai šodien ir dzimšanas diena. Un šī diena bija bezgala skaista, Guntriņa tik saulaina, tik skaista, vismaz mūsu Rīgas pusē, gluži tāda, kāda esi tu. Un tu mūsu Liepājas puses tāda saulīte. Un lai arī turpmāk tu esi tikpat saulaina, lai tev tā sajūta ir gan saulīte iekšā, gan saulīte ārpusē. Un lai šīs gads tev ir jaunais dzīves gadiņš, ir brīnišķīgiem un skaistiem notikumiem un pārsteigumiem bagāts. Lai skaisti! Mīļojam tevi ļoti, ļoti lieli sveicieni tev arī no Dina un no Ramonas un droši vien sveicienu no Grīnvalka. Jau savā e-pastiņā tu saņēmi jau šorīt no rīta vai pat vakar vakarā. Tā ka jā, ļoti, ļoti mīļojam un ļoti, ļoti priecājamies, ka tu vienmēr esi ar mums un visa tava lielā komanda ir kopā ar mums. Sveiciens visiem liepājniekiem un sveiciens, protams, arī visiem pārējiem visā Latvijā un ne tikai Latvijā. Lūk, kad pats svarīgākais šīs dienas uzdevums, kas man ir bijis, ir izdarīts, tad mēs varam ķerties klāt arī pie šī mēneša aktualitātēm, kaut kādiem jaunumiem, bet, protams, ka es gribu atgādināt arī par marta mēneša izdevīgo pirkumu grozu, kas tad vēl šobrīd ir aktuāls, jo vesels, praktiski gandrīz vai vesela nedēļa līdz svētkiem, kas tūlīt jau būs jau šajā te nedēļas nogalē, ir lieldienas, bet lielā diena jau bija nedēļu atpakaļ. Un ceru, ka visi gan saulītē paskatījāties, gan šūpolēs pašūpojāties un kādu saules gaidošo dziesmu arī nodziedājāt. Varbūt arī ugunskura iekurinājāt un svētījāt. Tā, bet kas tad mums ir vēl līdz nedēļas beigām, līdz 1. aprīlim? Tātad vienu pēc otras dāvanā mums ir stiklaudumiņš un luksaudumiņš, lai jūs varētu kārtīgi notīrīt logus, uzpucēt logus, uzpulēt logus un saulīstabās ielaist gan. Mitrinošais lūpu balzāms arī vienu pēc, otru dāvanā. Tātad nopēc gan sev, gan arī kādam, kam uzdāvināt. Un Grīnvalka dezodorants, kristāla dezodorants tikai par 10 eiro. Un Rolon dezodorants ir par 7 eiro. Mops grīdas uzkopšanai, mitrais ir arī par īpašu cenu šajā te mēnesī. Un melnās saimniecības ziepes, kas ir paredzētas gan dārza, gan mājas darbiem, tikai 9,90 puslitrīgā koncentrēta pudeli. Melnās ziepes saimniecības ir izmantojamas gan šobrīd jau uzreiz jau varam sākt apstrādāt mūsu
krūmiņus, kur ierasts parādās laputis. Varam arī mājās baltmušiņas jau ir pēkšņi uz jūsu augiem apmetušās. Tad varat izmantot šīs te melnās ziepes, lai atbrīvotos no viņām. Protams, izmantojam arī šīs melnās ziepes kā traipu ziepes, ja ir kādi netīrumi, ja ir neiztīrām pleķi uz kaut kādām virsmām vai arī uz drēbēm. Un šobrīd arī sākās tā kā āra sezona, beidzot ir mūsu skaistais pavasaris pienācis. Un tad jau daudziem ir jautājums, kāda tad izskatās mana terasa pēc ziemošanas. Un Marijos Fabrē, kas ražo mums melnās ziepes, viņi rekomendē arī terases dēļus mazgāt ar melnajām ziepēm. Tātad 10 litros, 10 litrīgā silta ūdens spainī, izšķītinam 20 ēdamkarotes ar melnajām ziepēm, uztaisam šādu te darba šķidrumu, un tad ar šo te šķidrumu terases dēļus tā kā izlaistam viņu pa terases dēļiem, ļaujam kādu brītiņu iedarboties, un pēc tam ar šļūtenīti smuki noskalojam. Marijos Fabrē nerekomendē tos terases dēļus mazgāt ar kerheri, kam ir liels spiediens, kerheri tipa, ja, ar lielu spiedienu, jo tādā veidā bojā pašu, tā kā to koka struktūru, un tāpēc viņa ātrāk nonēsāsies. Bet šādā veidā ar melnajām ziepēm un vienkārši šļūtenīt noskalot ļoti labi notīrās. Ja ir kaut kādi īpaši traipi palikuši, kurus tikai ar melnām ziepēm neizdodas notīrīt, tad var uztaisīt tādu maisījumu, kurā klāt vēl ir soda pievienot. Un tad tādam ļauta bišķiņ pastāvēt un tad atkal skalot nost. Tie terases dēļi šādi, kādas 3 reizes sezonā apstrādājot, būs daudz izturīgāki, daudz tādi dzīvelīgāki un, protams, tīrāk arī, nalog. Tā ka ir tādi ieteikumi no Marijos Fabrē. Un tad sākās šobrīd barbekju sezona, ja? Un tad, protams, rodās jautājums, kā notīrīt savu grilu, un pēc iespējas to izdarīt dabiskāk, lai mums nav pašiem pēc tam jāēd tas, ko mēs tur esam uzšpricējuši virsū. Un tad pats tāds pirmais ieteikums ir tas, ka neatkarīgi no tā, vai izmantot tradicionālu ogļu grilu, elektrisko gāzes vai pat saules enerģijas versiju, pareizi apkopi ir svarīgi ne tikai, lai nodrošinātu ilgmūžību, bet arī, lai garantētu veselīgu pārtiku jūsu šķīvī. Un bieži vien par šo tematu maz ko domājam, jo uzlejam virsū uz oglēm degšķidrumu, un viņš, protams, trāp arī uz pašām rēstītēm, un tad pēc tam vēl tīram ar kaut kādiem diezgan ellīgiem šķidrumiem, jo liekas, ka nevarēsim notīrīt viņu normālā veidā. Tad viens no veidiem, ko ļoti labi daudz izmanto šobrīd, ir mūsu pašu Grīnvalka. Šie te sūklīši, ar ko, ne sūklīši, bet, skrāpīši, jā, ar ko ļoti labi var notīrīt tīri tehniski visu to, kas ir virsū. Un tad pēc tam var apstrādāt arī ar melnām ziepēm un sodu ar tādu šķidrumu. Vēl viens variants, protams, ir šīs te speciālās birstes, kas ir ar šiem te tērauda vai misiņas sukas, jā, ar ko varam notīrīt. Tad tādā gadījumā tīram vienmēr jau, kamēr vēl ir karsts, būs labāks tas rezultāts. Un konsekventi vienmēr to arī izdaram, vienmēr pēc lietošanas uzreiz notīram. Tas noteikti gan atvieglos tīrīšanu, gan arī uzlabos pārtikas kvalitāti, ko mēs pēc tam gatavojam uz tā grila. Tātad, punkts 1, pirmā darbība, ko darām? Noņemam taukus un atlikumus, kas ir uz restītēm. To mēs tātad varam izmantot vai nu birsti, vai nu mūsu Grīnvalka skrāpīšus. Ja tāds nav uzreiz uz vietas, tad arī avīžu papīru
varam uztaisīt tādu avīžu bumbi, tādu bumbiņu no avīžu papīra un ar to smuki notīrīt nost. Jūs redzēsiet, ka ļoti labi var notīrīt to visu. Kad ir to gan ar avīzīti, ka mēs tīram, to gan mēs tādu karstu gluži netīram, ja? Tad ļaujam mazliet atpūsties gan uguntiņai, gan arī tām krāsniņām. Un šādā veidā tas no visām nogulsnēm tiek attīrīts, un tad tikai atliek nomazgāt. Otrai darbībai jau mazgāšanai mēs izmantojam, tur būs nepieciešama bļoda ar karstu ūdeni, sūklītes, soda un melnās ziepes. Tātad, ko mēs darām? Mēs tad jau gan grilam ir jābūt atdesušam tām restītēm, tad sajauc puslitru diezgan karsta ūdens ar 2 ēdamkarotēm sodas un 1 ēdamkarotu melno ziepju. Tad tās restītes notīram ar sūklīti, kas iemērkts šajā te maisījumā, kas jums ir izdevies izveidot. Un, protams, ja tā bļoda ir tik liela un viņā var iemērkt, tas vispār ir ideāli. Dažas minūtes ļauj padarboties un tad vienkārši noskalojat. Vai arī, tā kā tā ir tikai soda un melnās ziepes, tad droši varam arī tikai ar tīru audumiņu vai papīra dvielīti arī tikai noslaucīt. Un trešā darbība, ko rekomendē, ir reizi pa reizē, tas nav katru reizi jādara, bet apkopt ar balto etiķi. Tātad tur nav nekas sevišķi daudz vajadzīgs, tātad mēs vienkārši balto etiķi pēc tādas mazgāšanas, baltā vīna etiķi, ja? Vai, ziniet, ja tā pa godīgam, tad laikam tādai mazgāšanai nekāda problēma arī nebūs, ja mēs vienkārši galda etiķi, ko mēs lietojam, uzturā lietojam, ja? Protams, francūži iesaka vīna etiķi, ja? Lūk, kas no kuram ir vairāk mājās. Un tā tad mēs vienkārši ar tādu uz salvetītes vai audumiņa uzlejam etiķīti un notīram tās, vēl kaut kādus pārpalikumus, kas ir uz tām restītēm. Un tad tās restītes ir spoži mirdzošas un tīras. Un nākošā reizē gatavojot, ir liels prieks gatavot. Lūk, tā ka tas par melnajām ziepēm. Tad vēl šajā mēnesī īpaši cena 3,70 ir mūsu trauku mazgāšanas līdzeklim, kas ir arī ļoti spēcīgs attaukotājs. Tas ir koncentrāts, ko izmantojām 1/4 teikaroti uz maisījumu mazgāšanas, veidojam 1/4 teikaroti uz puslitru ūdens, un tāds būs darba šķidrums. Ja mēs traukus mazgājam, ja mēs attaukot gribam mūsu trauku audumiņu, ko esam mazgājuši taukainas virsmas, tad varam arī pilīt koncentrātu izmantot un siltu ūdentiņu uzliet virsū, lai mazliet pastāv, padarbojās un tad izskalojam. Jā, trauku mazgāšanas audums arī šajā mēnesī 10 eiro vietā tikai 7 eiro, ļoti laba cena rekomendēja. Un dāvans par apjomu šajā mēnesī ir Spa eliksīrs pār 80 eiro pasūtījumu, mannas sāls pār 120 eiro un vannas lielais dvielas pār 300 eiro pasūtījumu. Savukārt, kas tad būs sula mēneša izdevīgajā pirkuma grozā? Tur mums ir grīnvalka audums spodrināšanai un pūlēšanai. Vienu pērk, otras dāvanā. Jo sevišķi šajā brīdī, kad mums sākās tas laiks, kad mēs sākam mazgāt automašīnas, motociklus ārā, vai vēl kādas tādas virsmas, kas ir stiklotas un metāliskas. Tādi ļoti labi uzpulēt arī ar šo te audumu, ne tikai glāzes vai kādus mājas stiklas, priekšmetus, lampas, lustras un traukus, un kā trauku glāžu dvielīti izmantot, bet varam arī ārā kā automašīnas pulējumu audumiņu. Savukārt optikai
laptopiem, optiskajām brillītēm, fotoaparātu lēcām, telefonu ekrāniem, telefonu kamerām, arī saules brillēm. Šobrīd optikas audumiņš vienu pērc, otrs dāvanā. Dāvanā arī mūsu green audumiņš, kas ir mūsu top produktiņš, kurš ir ar visblīvāko un uz kvadrātcentimetru visvairāk šķiedras ir, kas ir no šīs īpašās grīnokas šķiedras, kura uzsūta sevī ļoti daudz gan mitrumu, gan netīrumu, un gan green audumiņš, gan arī avenīte, audums avene, kas ir jau lielāka izmēra, kas jau ir tāda dvīlīša izmēra. Abiem diviem šobrīd ir viena pērc, otrs dāvanā šī te akcija. Tā ka izmantojiet, šie te audumi šobrīd ir akcijā, viena pērc, otrs dāvanā. Virtuves virsmas audumam, taukainajām virsmām 5,40 maksā tikai šis te audumiņš, kas īpaši labi strādās uz jebkurām virsmām, kur ir daudz tauki. Tas ir gan cepeškrāsnis, gan šīs te keramiskās virsmas, stiklotās virsmas, tvaiku nosūcēji, izlietnes, pannas, var sakot, jebkur, kur ir taukainākas virsmas, rokas, kad kotletes taisam vai pīrādziņus cepam, arī ļoti labi ir ar šo te audumiņu vienkārši noslaucīt. Un skrāpjaudums visa veida virsmām 5,70, tas ir skrāpjaudums, kas patīrīs gan jebkādus nosēdumus, kas būs vienalga, vai tas būs kaļķu un ziepju nosēdumi, vai tie nosēdumi būs, kad ar mikseri esam kūluši un kaut kur ir kaut kas aizgājis pa gaisu un pēc tam ir piekauts un gribās noskrāpēt. Visur tur ļoti labi strādā šis audumiņš. Gumijas birste, zamšādas, zamšu somiņu, zamšu apavu, zamšu mēteļu jaku kopšanai, kā arī, protams, mūsu slotas mopu kopšanai, gumijas birste arī ir par īpašu cenu. Un arī, protams, mūsu dzīvniekiem patīk, kad viņus ar šo te audumiņu šo te birstīti arī ieskā. Un īpaša cena ir mūsu vannas mazajam dvielim, un man bija īpašs lūgums arī, lai es pievēršu uzmanību, ka šis dvielis ir ļoti ērts un ļoti patīkams un visādā ziņā ir izdevīgs lietot kā dvieli, lai dotos uz sportiem, uz sporta zāli, uz peldēšanu, uz aerobikām, jo šis dvielis ir maz izmēra, ļoti viegls un ļoti ātri žūst un ļoti daudz slapjumu sevī uzņem. Un tā, ka tas ir viens no tādiem ļoti, ļoti labiem un ērtiem palīgiem gan pašiem, gan bērniem, lai varētu tā kā izmantot viņu visām sporta nodarbībām, protams, arī mājā un arī pēc baseiniem un sporta nodarbībām, arī tad, kad mēs izmazgājam matus, tad, ja mums nav matu kapucis līdz, jebkurā gadījumā mēs varam uzlikt šo te dvielīti uz galvas kā kapuci un nosusināt matus un daudz ātrāk tikt galā ar slapjiem matiem. Īpaši cena arī ir kaļķakmens tīrīšanas līdzeklim, antikalk citro, kas ir uz damīgām skābēm bāzēts kaļķu noņemšanas līdzeklis, arī koncentrāts, un ļoti labi strādās gan uz kaļķiem, kas ir uz jebkurām virsmām, tā skaitā keramiskajām virsmām, tā skaitā arī fajansa, tā skaitā arī metāliskām. Šo te drīkst pareizās secībās esam sajaukuši un tad notīram visur, kur ir kaļķa nosēdumi. Ļoti labi, starp citu, arī toaletes podos ir, man to
ir mūsu konsultanti, tā kā parādījuši, ierādījuši un pamācījuši, un tas, jā, man ļoti patīk to līdz podus, izlietnes, dušas, telpu tīrīt tieši ar šo līdzeklīti. Veļas pulveris regulāri, 1 kilogramīgā paka, kuru jāizmanto pulveri ir tikai maksimums 30 ml vienai mazgāšanas reizei, var sakot, tādam karotīti pulvera, izmantojam mazgāšanai, un šis te pulveris ir tāds universāls, kas ir visiem audumu veidiem, protams, izņemot vilnē vajag tomēr šķidro audumiņu, šķidro mazgāšanas līdzekli, bet pārējām visam regulāri derēs ļoti labi. Ja ir īpaši taukaini, piemēram, virtuves dvielīši, krāsaini, tad labāk viņus vajadzētu pamērcēt kādu brītiņu, pirms tam arī regulāri pulverūdenī, un tad mazgāt, tad arī tas rezultāts būs vēl labāks. Tagad pat ir pilnmēnesis, tūlītās ies jau uz mazumu pilnmēnesi, tad kā reizi ir īstais laiks, lai sāktu mazgāt veļu. Vēl, protams, ja ir baltā veļa un vajadzīgs taisni pabalināt, tad labāk būtu ekstra pulveris, jo tur vēl sodiņi ir klāti. Kad, jā, veļas pulveris regulāri, kilogramīgais iepakojums tikai 9 eiro. Ja mēs runājam par traipiem, tad vai melnā ziepes var uz traipiem uzlikt pirms tam priekšapstrādi pirms mazgāšanas, vai pamērcēt pulverī, vai vēl viens variants ir baltās marseļas ziepes, par kurām man lūdzu pastāstīt mazliet vairāk vēl, jo man ir šīs te ziepītes ir daudzi jau ir piemirsuši, bet mums noliktavā ir ne tikai melnās ziepes, bet mums ir arī baltās ziepes. Un kāda tad ir tā starpība melnajām no baltajām? Viens ir tas, ka viens ir no kālija sārma, un tās ir šķidrā veidā. Savukārt otras ir biezā veidā, viņas ir cietā veidā, un tās savukārt ir no citādāks sastāvs. Ja melnās ziepes ir kālijas sārms un olīveļa, tad šīs savukārt ziepes tās ir gatavotas no kopreļas, kokosriekstu, ja, un saulspuķeļas. To es arī īpaši gribu tagad pieminēt, ka visas formulas, kur kādreiz bija palmu eļļa, visas Marijus Fabrē ir nomainījis pret saulspuķeļu, kurā ir ļoti liels olīvskābju saturs. Viņām ir īpaši labas mazgāšanas spējas. Lūk, un tāpēc viņas var izmantot kā traipu ziepes ļoti labi, tai pašā laikā viņas ir ļoti saudzējošas, un viņas var izmantot gan zīda mazgāšanai, zīda audumu, gan arī mežģīņu mazgāšanai. Tagad aizskarus jāmazgā būs. Tā, kad jā, visu, kur jums vajag, starp citu, tad, kad mazgā ar šīm te baltajām ziepēm, tad īpaši kaut kādi ļoti tie mežģīņu audumi paliek īpaši tādi, tādi bagātīgi, tādi baltāki. Lūk, tā. Tas ir par šīm te baltajām ziepēm. Vēl ļoti labi viņu uztaisīt tās ziepes, ar šīm te ziepēm var ļoti labi, paberzēt gan krādziņus, gan arī
piedurknes, gan jākām, tur, kur taisās ciet. Nu, var sakot, visur, kur tā kā nošmulējās bišķi vairāk un grūtāk izmazgājās, kad jau uzreiz ieliek veļas mašīnā. Tad saslapina tās vietas ar ūdeni un tad vienkārši saziepē. Ļoti, ļoti labs rezultāts ir. Ziepēm ir ļoti augsts tauku sastāvs, uz visām ziepēm arī redzēsiet 72%, tas nozīmē to, ka tur ir dabīgās eļas, tātad ir dabīgie tauki ir 72%, tās ir ļoti koncentrētas, tur vispār sastāvā nekas cits arī nav. Šīs ziepes tiek vārītas lielos milzīgos katlos tātad šīs te sauspuķeļas kopā ar kopreļu un sārmu, kā šo te nātrija sārmu, ja, tātad sodu, ja, sodu un sāli. Un tad pēc tam viņas tur tiek vārītas ļoti daudz stundas, ja, tur diennaktī. Tad pēc tam viņas tiek mazgāts, tad viņas tiek atkal vārītas, tad viņas atkal tiek mazgāts, un tad viņas ilgstoši tiek žāvētas, ja, izlietas tā pa lielu tādu koka grīdu, un tad viņas tiek žāvētas, dabīgā veidā viņas žūst, un tad pēc tam sagrieztas tādos kubos. Lūk, lietojam tātad gan apģērba mazgāšanai, gan arī mājas uzkopšanā, jebkurā veidā. Tātad mēs varam visas virsmas, bieži vien ir tā, ka gribās, jo sevišķi koka virsmām ļoti patīk gan ar melnām ziepēm, gan ar šīm te baltajām, tad, kad uzkopj. Baltajām kaut kā arī mazāk spēcīgs viņām ir tas aromāts, kaut kā liekas, ka es gandrīz vai biežāk tur tādu apaviem somiņām arī izmantoju. Lūk, tā kā tādas ir šīs te baltās ziepes, viņas arī ir pieejamas arī pārslu veidā, lai veļas mašīnā varētu izmantot, bet tad viņas arī jebkurā gadījumā vajadzētu iepriekš tā kā šķīdināt. Tādas ir šīs te baltās ziepes. Protams, Mariusam Fabrē ir ne tikai baltās ziepes, ne tikai veļas ziepes, baltās melnās, bet ir arī īpašas ziepes, kas ir Alepo ziepes. Tās ir gatavotas Sīrijā, īstajā Alepo provincē, un tur galvenos tiek gatavotas no olīveļas, savārītas, protams, ar sodu, un tad pēc tam šī te masa tiek izlieta brīvā dabā uz tādām koka virsmām, tādiem tā kā baseiniem, es pat gribētu teikt, un tad viņas 9 mēnešus tiek saulē žāvētas. Un šīs te ziepes dēvē arī par īstu zaļo zeltu, un viņas ir izmantojamas gan ķermeņa, gan sejas, gan matu mazgāšanai, un Alepas ziepēm ir arī klāt pievienots pie tās olīveļas, tiek pievienots klāt arī lauru ogu ekstrakts. Un tas ir 2 veida ziepes, vienas ir, kur ir 3% tas lauroga ekstrakts, un vienas pat ir, kur ir 30. Tas, kas 30, tas jau būs piņu skartai ādai, tādai taukainai ādai, kur visu laiku arī iekaisumi notiek, tātad tad ir stipri taukaina āda, tad izmanto šo 30%. Viņa atvieglo šīs ziepes pat dermatīta, aknes, psoriāzes, arī puberitātes un citu no šo te hormonālo svārstību izraisītu ādas problēmu gadījumā. Un kā to dara? Tātad ieziepē samitrinātu seju, ķermeni vai matus un noskalot. Protams, ja nokļūst acīs, tad ir rūpīgi jāizskalo. Un jā, tā kā šīs te ziepes ir tādas ļoti, ļoti īpašas, un jūs arī
Arī redzat, ka te arī mums sortimentā ir arī šķidrā veidā ziepes, jo ir cilvēki, kuriem patīk šķidrās. Nu, es esmu, protams, labāk par tām, kuras ir ārā dabā, žāvētas 9 mēnešus saulē tur iekšā, tā kā pārgriež tās ziepes, tad iekšā ir tāda skaista zaļa krāsa tām ziepēm. Visādi ļoti gan skaistas, gan tā pašā laikā arī ļoti veselīgas un ādai ļoti patīk tādas ziepes. Lūk. Protams, ir arī šķidrā veida ziepes, kuras ir arī gatavotas no olīveļas un citām augu eļām, un piemīt tāds ļoti delikāts aromātiņš, maigs pavisam, ir litrīgs un puslitrīgs pudeles. Nu, parasti rekomendēju tā, ka pirmo reizi nopirkt to puslitrīgo, jo viņai ir tāda pateicīgs pumpīts pudelītei, un tad pēc tam pirkt litrīgo, jo tas izdevīgāk un papildināt. Tā tad ir dažādi šie te aromāti un klāt arī ir dabīgais glicerīns, kas ir jau no pašām eļļām. Tā ka jā, šāds ļoti jauks, patīkams. Tad ir arī, protams, tāds ekskluzīvs produkts kā melnās ziepes, kuras ir radītas taisnē ādas kopšanai. Te francūži ir tā kā paņēmuši šo te ideju no Marokas. Maroka kādreiz bija Francijas pakļautībā. Un Francijā ļoti bieži izmanto šīs Marokā lietotās kamambas ziepes, melnās ziepes. Tāda bunčiņa tieši paredzēta ir sejai un ķermenim, un ir speciāls cimdiņš. To cimdiņu saslapina, saziepē ar tām melnajām ziepēm, un tad mazgā visu ķermeni, ieskaitot seju un ieziepē, un tad pēc brīdiņa ļauj mazliet iedarboties, tad pēc brīdiņa mazgā nost. Šajā laikā ir izcilais brīdis, kad vajadzētu to izmantot, un mazgāt ādu ar šādā te veidā, jo tādā veidā mēs atbrīvojamies no atmirušās ādas, no visiem sārņiem, kas ir uz ādas, un tas tāds jauks skrubītis izveidojās, un tūlīt sāksies saules peldes, tad, lai būtu skaists mums iedegums. Arī ir ne tikai melnās ziepes, kas ir sejai un ķermenim, bet ir arī tādas, kas ir tā kā skrubis. Ja nav cimdiņš, tad ir šīs te skrubi ziepes, kur ir izmantots arī olīvu kauliņu skrubīts tāds. Un šeit arī var, kā skrubīti izmantot. Īpaši labi izmantot šo te ir pēc darba, dārza darbiem, tad gan pabaro ādu, gan ļoti labi arī attīra. Tā ka to var arī dārzā izmantot. Un, protams, kad ir tādas arī delikātas ziepes, kas ir ar šīs sviestu, ar gan eļļu, tās vairāk, un dabīgās ēteriskās eļļas tur arī klāt ir, tās pārsvarā būs ķermeņa tādai ikdienas kopšanai. Un tās ir tādas tradicionālākas, tā kā mēs esam pieraduši, bet arī tās ir īpašākas. Tur kādai būs zilais māls klāt, kādai tur savukārt būs vairāk arganeļi vai vairāk šīs sviestas, tā kā arī ir dažādi šie te veidi. Un līdz ar to visas šīs te ziepes ir tādas, kas nebojā ādu, attīra un tajā pašā laikā pabaro. Jā, veidi ir ļoti daudzi, dažni dažādi, katrai gaumei un patīkamais aromāts ir. Un ir arī tādas, kas ir vispār bez aromāta, kā ir dabīgais ziepju aromāts. Tas arī jāņem vērā, ka pārsvarā šīs te, par kurām es stāstīju, gan melnās ziepes, gan baltās ziepes, gan arī šādas te olīveļas ziepes, viņas būs ar dabīgo aromātu bez kaut kādām aromātu vielām. Līdz ar to viņam tas aromāts ir kaut kas līdzīgs, tāds veļas ziepju aromāts. Tas būtu laikam visprecīzāk.
Un tad ir tādi dizaina priekšmeti, tāds īpašs dizainisks kaut kādā Francijas izstādē, arī viņš startautiskā pat ne tikai, startautiskā izstādē Parīzē vienā gadā ieguva arī lielo dizaina balvu. Un, jā, tas ir ļoti tāds dizaina turētājs, dizainisks, uz kura uzskrūvē virsū ziepītes un var nopirkt visu laiku, ar ko papildināt, un man mājā tāda ir, un tā lietošana ir kāda, vienkārši viņš tā kā ir pieskrūvēts pie sienas, un tad tu saslapini rokas, tad tu paziepē pret to ziepīti, saziepē sev rociņas un noskalo, un foršais ir tas, ka parasti diezgan daudz no ziepes, tā kā mēs, ziepes traukā paliek. Tad šajā gadījumā nē. Viss, ko lietojam, 100% visu arī izlietojam. Kas vēl ir, ko es īpaši gribu uzsvērt par Marijos Fabrē šīm te ziepēm? Viņas ir nesalīdzināmi ekonomiskākas lietošanā nekā parastās veikalā nopērkamās, tur vai glicerīna vai vēl kaut kādas ziepes. Es pa veselīgumu vispār te, tas nav vispār, tas vispār nav salīdzināms, ja? Bet taisni par to ekonomiskumu, jo viņas bieži vien mums ir tā, ka ziepes trauciņām vienkārši, ja tur ir ūdens pagadījies, viss tāda pļura paliek, ja? Tāda, šīs te ir tādas stingras, kārtīgas ziepes, ar kurām var ilgstoši mazgāties. Un ir tāds arī milzīgs kups, vizuāli tāpat kā baltais kups, ar ko mēs sākām runāt. Bet šīs ir olīveļas ziepes, kas ir paredzētas tikai un vienīgi ķermeņa mazgāšanai, nevis drēbju mazgāšanai. Ļoti labi pabaro ādu, ļoti tādas patīkamas gan ķermenim, gan sejai, gan arī var matus mazgāt galvas ādas kopšanai, un man arī viena tāda bieži esmu pieminējusi, ka man arī vienā izstādē pienāca viena zobārstīte, sena tāda ebreja kundzīte, un viņa teica, meitiņ, tu visiem stāsti, kā ar šīm te ziepēm ir labāk mazgāt zobus nekā ar zobu pastām, jo šādā veidā netiek bojāta gļotāda, netiek bojāti arī paši zobi, bet ir ļoti laba šī te kopšana. Lūk tā. Tāda mums ir šie te produkti no Marijos Fabrē, mūsu sadarbības partneriem, par kuriem mēs ar viņu produktiem vienmēr esam ļoti apmierināti un tiešām lepojamies, ka vēl joprojām šobrīd ir tādi uzņēmumi, kuri ir visu laiku tādā dziļā milzīgā izaugsmē un tajā pašā laikā sapņojās viss viņu tradīcijās. Tā. Lūk, tā ka tāda mums ir autentiskās Marseļas ziepes, un mūsu Grīnvalka veikalā jūs arī diezgan lielu šo kolekciju varat redzēt. Un kādas tad dāvanas būs par apjomu, par pirkumiem šajā mēnesī? Pār 80 eiro būs stikla tīrīšanas audums, pār 120 eiro būs speciālais sieviešu veselībai veltītais, kā lai saka, aromāts, eļļiņa, kas ir kopā ar ziedūdeni, kas ir paredzēta, lai pasmērētu vēdera lejas daļu un palīdzētu hormonālajām līmenim saglabāties un atjaunoties, ja tas ir traucēts, lai mēs būtu un ieiet šajā pavasarī skaistas, ziedošas, laimīgas, apmierinātas un ar prieku pašas par sevi un ar prieku par visu apkārtējo. Un par 300 eiro savukārt dāvanā ir matu kapucis.
tādā vienā lielā vilcienā izskrēja cauri visiem produktiem un akcijām. Un, protams, dāvana arī ir visiem jums, kas esat bijuši šajā te manā webinārā, te pat aiz ekrāna online. Visiem dāvanā ir Luks Audumiņš. Un, jā, liels paldies, ka jūs visu laiku esat kopā ar mums, un nākošo reizi mēs tiksimies jau lapu mēnesī, ja šis te aprīlis būs tulītās. Ja tagad marts ir sērs mēnesis, aprīlis savukārt ir ziedu mēnesis, sulu mēnesis, tad tiksimies visi mājā atkal lapu mēneša webinārā. Pareizāk sakot, tiksimies aprīļa beigās un runāsim par lapu mēneša jaunumiem. Lūk. Tā ka jā, paldies, ka esat visi kopā ar mums, lai jums skaists pavasaris, lai kārtīgi iegriežās šis gads, tāds skaists, emocionāli mierīgs, bet rosīgs, darbīgs un dzīves prieka pilns. Lai skaisti, uz tikšanos lapu mēneša webinārā. Atā!